Nu, kur vieta? Nu, galva jau sākotnē. Tu jau no tās savas galvas ārā netiec. Tā īsti. Mana darbnīca un vieta, kuras radu, ir mana galva, jo tāda īsta darbnīca man ir bijusi tikai 2 gadus manā mūžā. Tas bija Hiskā ģentē, kad tiešām tā bija fiziska telpa, vieta, kurā es radīju mākslu. Bet līdz šim un arī tagad ir tā, ka tas ir tādā pārvietošanās, jo tās vietas mainās. Es esmu diezgan daudz ceļojis pa rezidencēm, un man patīk šis nomadiskais dzīvesveids, ka es varu braukt ar savu darbnīcu manā galvā un pārvietoties pa pilsētām, pa valstīm, domāt, radīt, nu tā. Kaut ko atrod priekš sevis, un tad, kad tajā brīdī, kad notiek tā ķīmija ar mākslas darbu, nu, tu arī, tev viņš kaut kādā ziņā pieder, tu viņus izdzīvojas, ir kaut kādas izmaiņas tevī notikušas. Un es domāju, tajā, nu, kā mākslinieks viņu rada, tāpat tā kā tu piedzemdē bērnu, viņš vairs tev nepieder. Viņš tā kā iet savu ceļu un pieder pats sev. Man vajag mākslu, lai mēs nepazustu, vajag mākslu. Jo personīgi man, tā kā es radu, tas radīšanas brīdis ir laikam, nevis laikam, bet arī ir tas laimīgākais brīdis. Jo tad es kaut kā paceļos virs, es aizmirstu visu, kas notiek apkārt, un es pilnīgā iegrimstu procesā, un tajā brīdī kaut kā, tad ir jēga tam, ka tu dzīvo, es nezinu, manā gadījumā vismaz. Rakstniekam droši vien rakstīšana ir tas, kas viņa dzīvē piešķir jēgu. Bet katrā ziņā nav institūcija. Tas vairs nav muzejs. Īstenībā tu tagad vairs nevar saprast to robežu, kur ir māksla, kur nav. Tu brīžam pats jau esi māksla, tā kā viena liela performance vai tā vide, sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, jau ir māksla kaut kādā ziņā. Tu radi šobrīd šeit, aizlienējot kaut ko no pagātnes. Tu jau nevari tā kā izvairīties no tā, kas ir bijis. Un cevišķi tagad, man liekas, mēs tā kā ņemam no pagātnes, lai domātu par nākotni, radam tagad. Bet īstenībā jau nākotne ir tā, kas rada pagātni. Ir tik ļoti daudz, kas bijis. Un tā informācija gāžas vienkārši straumēm tev virsū, un tev ir jāfiltrē, un tev ir jārada tagad, un tev ir jāzina ar pakausi, kas ir noticis ar mugurkaulu, jājūt, kas ir noticis pagātnē, un kas notiek tagad jau pirms 5 minūtēm. Un jātiek ar to galā, un radot tagad, tu jau tā kā rada to pagātni un sagādā problēmas jau nākamajam, kurš radīs. Tas tāds vāveres ritenis. To es gribu teikt, ka tiešām šobrīd radīt mākslu ir baigi grūti, tikai daži trakie vēl to dara. Nevis daži, bet vaiprātīgi daudz. Latvijā daži, bet pasaulē ļoti daudz. Māksla ir, mākslu rada, bet mēs nezinām, kāpēc un kāpēc tā ir vajadzīga. Īsti tāda definīcijas nav, un man liekas, tas būtu diezgan tā naivi un diezgan dīvaini meklēt kaut kādu definīciju tam. Bez mākslas mēs nevaram. Tas ir skaidrs, bet kāpēc to nevar atbildēt.